finanšu resursu pieejamība nekad nav bijusi mums vienkārši. Šķiet, ka banku attieksme kopā ar visas sabiedrības sapratni par to, ka ražošana ir tas, kas valsti baro, ir mainījusi arī banku attieksmi. Mēs kopš dibināšanas nemitīgi ieguldam ražošanā. Mēs pārdomāti plānojam noliktavas atlikumus, sekojam preču apgrozības ciklam, lai mūsu izmantotie līdzekļi tiktu liederīgi izmantoti. Ne tikai produkts ir tas darbības pamats, bet arī viss tas pakalpojums, kuru mēs sniedzam, lai mēs spētu diezgan ātri noreaģēt uz kaut kādām mainīgajām klienta vēlmēm. Šis te pakalpojums, ko mēs sniedzam, tas laikam ir tā pamata pievienotā vērtība produktam, ar kuru tad mēs spējam izkonkurēt arī cenu līderus šajā segmentā. Pat lielākais no klientiem mums faktiski apgrozījuma īpatsvarā neaizņem vairāk par 10%. Jo mēs esam gājuši cauri situācijām, kad klients ar 25% īpatsvaru pazūd no mūsu apgrozījuma, un tad ir tā, ka ir gads, atkopšanās gads, un tā ir pietiekami liela problēma. Tagad mēs runājam par burtiski 1-2 klientiem, kas kaut kādu mēnešu laikā ir no mums aizgājuši, un visbiežāk ir atnākuši pēc kādu laiku atpakaļ. Tehnoloģijas, tās mēs pērkam, pārņemam no tehnoloģiju piegādātājiem. Līdz ar to komunikācija tieši ar viņiem ir ļoti nozīmīga uzņēmuma attīstība. Plaši saprotamā nozīmē, ka mēs komunicējam ar mēdījiem, trūkums mūsu darbībā. Šobrīd mums veidojas laba sadarbība ar Rīgas Tehnisko koledžu. Viņi sagatavo, manuprāt, spējīgus, gudrus jauniešus, tieši tādus, kādu mums šobrīd trūkst. Sadarbība ar pašvaldībām šobrīd nav faktiski nekāda. Jelgavā viņi mums pat nevar ceļus saremontēt. Cilvēku resurss gan bezdarba laikā, gan arī tādā pilnā aizņemtībā vienmēr ir bijusi problēma, jo izglītot cilvēku par pieejamu samaksu, tā ir problēma atrast. Runājot par kaut kādiem jau jauniem projektiem, mēs jau esam ieplānojuši darbiniekus sūtīt apmācībās pie iekārtu piegādātājiem, tas ir gan uz Vāciju, gan uz Itāliju. Šaubām tur atkal paceļās jautājums par valodas zināšanām, un pie tā mēs strādājam. Mēs samērā droši, jo esam diezgan ilgi šī tirgu, jau faktiski runiet par 18 gadiem. Bet, ja tā izvērtē pašu tirgu, tad, jāsaka, tirgus ir diezgan atvērts. Tātad arī produktu segmentā, kurā mēs strādājam, ir ļoti daudz konkurentu, ir ļoti daudz ienācēju, aizgājēju. Ja runājam par konkurentiem, ja runājam par mūsu klientiem, tad te ir jāsaka tā, ka tirgus tiek kontrolēts no oligopola puses. Tātad ir vairāki lieli spēlētāji, tātad mūsu klienti ir tirdzniecības tīkli, kas samērā droši stāv uz kājām un samērā strikti kontrolē tirgu. Tas galvenais traucēklis bija varbūt tā ekonomikas pārkaršana, kas notika 6. un 7. gadā, un pēc tam 8. gadā sekojošā tirgus sabrukums ar diezgan lieliem zaudējumiem, kas notika dēļ tā, ka vienkārši vairāk mūsu klienti palika maksāt nespējīgi. Pašlaik priekš tiem produktiem, kurus mēs ražojam, mēs esam pilnībā tehniski nodrošināti. Jāsaka tā, ka ir idejas, ko mēs vēl gribam darīt, tātad ir vēl iekārtas, kuras mēs gribam pirkt, bet mēs sekojam līdzi savai tādai, sakarīgai attīstībai. Nav tā, ka mēs iegūstam finanšu līdzekļus, pieprasām viņus, bankas spēj mums viņus
iedot, mēs iepērkam iekārtas, bet šīs iekārtas stāv un nestrādā ar pilnām jaudām. Tomēr iekārtām diezgan salīdzinoši ātri ir jāuzdzen tas optimālais apjoms ražošanas, un tāpēc mēs mēģinām tomēr izvēlēties tādu pakāpenisku attīstību. Tas, laikam, galvenais ierocis cīņā ar konkurenci ir tāda konsekventa kvalitātes uzturēšana un apkalpošanas līmeņa uzturēšana. Tie faktiski tie tādi pamati, divi nosacījumi, ar ko mēs spējam šim te konkurentam izgriezt pogas. Ja mēs runājam par cenu līderību, tad tas varbūt tās ir jau otršķirīgs vai pat treššķirīgs jautājums, un šī te kvalitāte un apkalpojuma līmenis, tas būtu tas svarīgākais.